24. sērija. Nu, un kur tad abas dāmas tā taisās? Pa bodēm, kur tad citur? Tā jau viņām svēta lieta. Tu viņām vari ēst nedod, bet ekskursiju pa bodēm, to gan viņām nevar aizliegt. Un tevi neņēma līdzi? Neņēma gan, bet šoreiz tas ir manās interesēs. Sapratu. Maciņš paliks pie tevis. Nē, pavisam cita lieta. Mums drīz būs kāzu jubileja. Nu, un? Kā, viņai taču dāvana jānopērk. Sev? Man. Vikiņai pirkšu es. Kā, bet kāpēc tad jūs abi neiet kopā? Klausies, nesi gan tu jocīgs. Tad taču nebūs nekāda pārsteiguma. Jā, pārsteigumi. Redz, ar tiem pārsteigumiem ir tā, ka ne katreiz tie ir patīkami. Tev nav tā gadījies? Paklausies. Nu? Tu te pie mums tāds kā pašs cilvēks, es jau tā Linda. Viņa bieži te parādās. Tu redzēji, ar to jaunkundzi notiek tādas pavisam dīvainas lietas. Es tev... Pardon? Jā. Man arī tā liekas. Kam tev vajag tādu agru? Čau, vislabāk. Tu nezini, kur Arčīs? Zinu, Jančuks šo savaņģoju uz makšķerēšanu. Abi no rīta aiztenās kā tādi ezīši miglā. Tu valns atradis laiku tādam blēņam. Klausies, tad tev būs man jāizručī. Ja runa par naudu, tad sorry, man nav. Ja tu man palīdzēsi, pats varēsi nopelnīt. Cik? Sarunāsim. Klausies. Parāda man to savu istabu. Tur baigas bardaks. Tas taču ir tieši tas, kas man vajadzīgs. Lācējam! Ženij, es nesaprotu. Ja tā Linda nav tā Sofijas mazmeita, ko tad viņu pie tevis te meklēja? Iznāk, ka viņa kopā ar Daumantu divatā ir vienkārši prasti taisījušies tevi apzakt. Un tādu afēristu tu vēl laidi savā mājā. Nē, Vikiņ, tu saproti, tā neiznāk. Tā neiznāk. Saproti, Lindiņa ir ļoti gaišs cilvēks. Un starp citu, tas Daumantiņš sākumā, tu atceries, kā viņš tevi arī atveda ap stūri? Ženij, ir taču liela starpība, vai es uzticos vienkārši simpātiskam cilvēkam vai kaut kādam tur receptidivistam. Tu tādi maz nerunā. Tas Daumantiņš nemaz nebija sākumā tāds receptedīvis. Viņš vienkārši tagad ir tāds sīks blēdītis, tu saproti? Un bez tam nav taču ļaunuma bez labuma. Redzi, saproti, ja tas puikiņš nebūtu te sācis lošņāties, Arturs taču nekad tās monētiņas tais klavieres nebūtu atradis. Vai es atcerējos? Mēs taču nemaz neesam vēl to naudiņu sadalījuši. Tev, Alnītim un mazai Žencītei arī kaut kas pienāksies. Ženucīt, paldies, Ženucīt. Bet kas mums te var pienākties? Tu esi pats labāk zini, kam kas pienākas. Un tad tu varēsi pateikt paldies tam savam Daumantam. Labi, Ženī. Lai paliek tas Daumants, lai viņš guļ. Man īstenībā vairāk uztrauc tā viņa brūte. Izrādās, ka mans Alnītis arī to Inesi pazīst. Pagaidi, tad sanāk tā, tu gribi tiem īrētājiem parādīt šo istabu, bet tā, lai viņi to neņem? Tieši tā, jā. Bet kāda tam jēga? Dievs, saproti. Tas, ko es taisos viņiem ieskapēt, ir diezgan pabriesmīgs ūķis. Bet es esmu ieinteresēts, lai viņi to ņemtu. Jā. Un tāpēc man pirms tam viņiem ir jāparāda vēl pāris varianti, vēl briesmīgāk, saprot? Lai viņi izvēlās. Jā. Saprot, bet klausies, bet ja viņi tomēr piekrīt ņemt šo,
Nu, mums ir jāpanāk, lai no šīs vietas viņi bēg kā pa gabalu, tā teikt. Bet kā lai to izdara? Nu, klausies, varbūt tomēr vajadzētu parunāt ar saimnieci. Nu, tu kā likt dulses? Ženī, man galvu noraus par tādiem gājieniem. Nu, jā, bet ja mēs uzrausimies, tad saimnieks noraus galvu man. Paklausies. Tu pasaki, vai tu gribi, vai tu negribi nopelnīt. Cik? 5 lati. 10. Labi. 7. Bet nes santīm vairāk. Norunāts, bet skaidrā un bez PVN. Ak, kam dēļ bija lemts mums toreiz šķirties pirmo reiz, kad Aizmiga. čučka dieva ausī. Nu tad nedzied vairāk. Nu, vai tad man grūti? Bērns taču mīlestību jūt pat miegā. Pareizi, Kiņ. Nu, tad jūs ejat, ja? Jā, mēs jau esam gatavībā, jā. Nu, jā. Mans puikiņš jau arī guļ. Jā. Klausies, Alnīti, tad, kad viņš uzceļās, es tik laimns uzvāru viņam 2 soliņus un kāds sviestmaizītes sasmērē. Un neaizmirst atgādināt, lai izmazgā actiņas. Nē, to viņš tagad jau atcerās pats. Jā. Jā. Te nekas nav mainījies. Labi. Nu tad mēs ejam. Uzvedieties godīgi un virtuvē nepīpējiet. Nu, Vīkiņ, skaidrs, ka nepīpēsim. Cik ilgi jūs būsiet projām? No 2. Pāris stundas. Jā. Kāpēc tu prasi? Nē, nu, tāpat vien, nu. Zini, un mēs vēl varētu... Pagaid, nu pišķiņ pagaidi, es taču nepagūstu pierakstīt. Tātad kaimiņš narkomāns. Narkomāns. Tas ir labi. Nu kādu vēl priekšlikumu, ko? Mēs varētu šitos te logu rāmjus izcelt ārā no rāmjiem. Un te būs tāds caurvējš no rīt līdz vakaram. Tas ir labi, tas ir labi. Jā, pagā. Bet kur tad tas logs palicis? Iepriekšējais īrnieks aiznesa. Kā to saprast? Nu, kā to saprast? Viņam bija zviedru logi, šitie te... Tie dārgie, jā? Tie dārgie. Un viņš paņem padusē un aizgāja. Nu, jā, bet kāpēc tad neieliek apakaļ tos vecos? Kur tie ir? Kāpēc? Narkomāns nokurināja krāsniem. Tas nedara. Kāpēc? Nu, mēs taču norunājām, ka tā krāsas nav kurināma. Jā. Nu, ziemā te ir tik augsts, ka pat vāzēs ūdens sasalst. Jā. Nu kā? Kā nekā -10, vai pat 20 grādi. Zīgi! Ko? Nu, tā ka netik strauji. Nu, taču... Nu, paskaties, meitenei taču galva sagriezīsies. Nāc, paskaties. Nu, šitā. Nu, nāc, pamēģini. Nu, redzi? Nu, tā ir labāk. Paskaties, pat sāka smaidīt. Cik ilgi tu būsi projām? Nu, kādu stundiņu. Ženucītī, es tagad aizskriešu līdz saktai, un tad pēc stundiņas būšu atpakaļ. Pēdus viņa ir, tā kā viss kārtībā. Un šitais onkulis Ženucīti tevi tagad pieskatīs, tā kā nedari blēņas. Bet, ja viņi prasa, kur ir mans tētis, ko lai es saku? Nu, Zigi, tu stulps esi, meitenīte taču nerunā vēl. Jā? Un ko tad tu ar viņu visu laiku runā? Redzi, runāt viņa nerunā, bet dzirdēt taču viņa dzird un saprot. Nu, un ja gadījumā viņa sāk raudāt, tad tu kaut ko padziedi viņai. Ko? Nu, kaut ko piemērotu. Piemēram, man nav laika, tu saproti, man ir jābūt atpakaļ pirms Viktorijas. Nu, lai viņai arī būtu pārsteigums, ka es esmu nopircis dāvanu. Labi, viss, čau! Nu, ko tu smaidi? Es esmu Zigfrīds. Jā. Ja man dzīve būtu iegriezusies savādāk, varbūt es būtu tavs tētis. Bet varbūt tad nemaz
nebūtu meitene, bet puika? Ko? Tāds mazs, žiperīgs puika. Tagad tev jāuzved uz klausu. Jā, auklis klausās. Čau, māsiņ. Jā, nu kā mums iet kā? Nu, normāli. Laikam, jā. Miglīts? Nē, Miglīts nav manīts, nē. Kuš. Ko? Nē, Ženīte drusku niķojās, jā. Es viņu tagad šūpinu. Ko? Nē, es esmu pilnīgi skaidrā, jā. Un tagad parunājies ar Ingrīdas tanti, jā. Lindiņ, tu nāc tā kā saukta. Pakrat tos ratiņus. Parunājies, jā? Nu, tagad es varu runāt, jā. Kas ar mammu? Nekas ar mammu nav noticis, ne? Pilnīgi nekas. Mamma raudāja. Neko viņa neraudāja. Viņa aizgāja uz veikalu ar Viku ķemmēt, viss veikals aizgāja. Jā. Kad? Rīt no rīta. Točnā? Nu, tad mēs tev gaidām. Jā. Atā. Jēzus. Beidzot mēs varēsim sadalīt to naudu. Nu, jūs abas pavest? Nu, pēc tādu, kuram interesē mazas meitenītes, tu gan neizskaties. Kā tu zini, ka viņa ir meitenīte? No tevis pienākās kūkas un limonādi. Tava aprūpējumā bija jāpārtina. Super. Un tu to izdarīji? Tā. Nestāviet uz braucamās daļas, kundzīt. Mazulīt, cik tam tavam smilšu kastes kolēģim ir gadu? Pietiekami, lai viņam būtu pienācies kārtīgs auto. Pēc nedēļas es jums kūkas un limonādi pievedīšu klāt. Jā? Jā. Un ko tad par to teiks tava Rita? Rita? Viņa vairs neko neteiks. Nu, mēs ar viņu sirsnīgi izrunājamies. Un salabāt. Nu, nedaram mēs viens otram. Un tagad es esmu tā kā brīvs, tā kā putns. Sevišķi laimīgs gan tu neizskaties brīvībā. Nekas. Pagaidiet, es vēl izplatīšu savus spārnus. Labi. Pagaidīšu. Tu to nopietni? Ei, Hugo, varbūt, ka mēs to ķēķa varētu savaldīt. Jā, tu grīdu uzrakt. Sveiki, Neko jūs te Sārni. neraksiet. Ko jūs te domājat? Atrast kaut kādu paslēpu mantu, mīļie? Par vēlu. Un vispār uzvedieties klusu. Mūsu jaunā paudze guļ. Ko patiešām? Jā. Tas ir jūsu bēbīts, Lindiņ. Mūsu. Patiešām? Jā, es apsveicu. Tas ir puisīts vai meitenīte? Nezinām. Kad sāks rāpot, tad redzēs. Nu, Leo, ko tu klausies viņos? Viņi jau tev melo acīs skatīdamies. Tas ir Viktorijas bēbis. Oi, kāds smuks puisīts. Kā tas sauc? Ženijs. Zīgis jūs māna, kapitāna kungs. Nu, tā taču ir meitenīte, vai tad jūs neredzat? Ko tu tur redzēt? Bijis jau viņai vēl nav. Un saimniecei mēs arī neko neteiksim, ja? Kāpēc es nevarētu nakšņot savu tēvu apartamentos, ko? Runa jau nav par tevi. Ak, tā gan ko. Nu, labi. Tad mēs piezvanīsim Kurmīšu kungam. Un lai viņš tev izraksta
prokuratūras apstiprinātu vienreizēju caurlaidi, ko es domāju, viņš savu sauģu meitas laimē to varētu nokārtot. Hugo, nomierinies. Nekas traģisks nav noticis. Vēl jau nav, bet rīt būs. Nē, es te kaut ko nesaprotu. Nu, kurš tevi var piespiest braukt uz tām salām ar tām mantām, ja tu pats to nevēlies? Migels! Viņš ir mans boss, un mums ar viņu tāda vienošanās, ka man jāpilda katrs viņa rīkojums. Nē, ar mani ir Hanā. Nu, nekāda Hanā ar tevi nav. Rīt atbrauks Ingrīdiņa, gan mēs kaut ko arī Jā. Tā tavu māsa nav labāk par to manu apsēsto. Nē, nu man kaut kas ir jāizdomā. Kaut kas jāizdomā, jo rīt jau būs par vēlu. Klausies, Hugo, es ceru, ka mēs iztiksim bez asinsdarbiem. Es centīšos. Piedod, Lielonso kungs, bet man nav citas izejas. Tā, nu, kur tu esi? Kur tu esi, dārgumiņ? Aizmatā. Nu, nāku jau nāku. Super. Labāk nemaz nevar vēlēties. Sveicināti, boss! Kāds prieks jūs redzēt! Manam tava manī. Visas sarakstas kārtībā. Nu, lieliski, es par to priecājos, boss. Tu braukt uz tu jubā uzšuk, vai? Jā, kaut vai rīt, nav problēmas. Tas labi, malacis. Varbūt uzspēlēt vēl kaut ko? Nē, nāc taču šurp. Piedodiet, durvis bija vaļā. Tā. Esi tu, Ilzīte? Mēs tikko par tevi runājām. Nu, tad tas ir bijis pirms laba brīža. Mēs laikam neesam pazīstami jaunais cilvēks. Marģers Kurnītis. Sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs. Vecākais izmeklētājs. Redziet, tam Migelam, tam manam priekšniekam, šodien ir kaut kādi viņu nacionālie papuāsu svētki. Jā, arī viņiem ir svētki, jā. Un viņš ir šausmīgi sakreņķējies, ka tā Ingrīda no Krievzemes viņam nav piezvanījusi. Jā, es arī saku, ka tas ir ļoti neglīti. Un tad man ienāca prātā tāda maza viltība. Jā, kā būtu, ja jūs aizmiņi Ingrīdas vārdā piezvanītu uz šejieni un apsveiktu to Migelu? Nē. Apsveikuma tekstu es jums tūlīt nodiktēšu. Ja jau Artūram nekas nav pretī, tad arī man nekas nav iebilstams. Vēlu laimes. Paldies, Kurmīškungs. Nu, tagad taisnību sakot, tu vari man saukt par Marģeru. Nu, protams, mājas apstākļos. Ja mums iznāks saskrieties prokuratūrā, tad gan labāk uzvārdā. Ko tu runā? Kas Robertam varētu būt meklējums prokuratūrā? Nu, mazums kas. Piemēram, es gribu tev uzdāvināt cepuri, bet man ir aizmirsies tavs galvas apkārtmērs, un izmeklētāja kungs man varētu to atgādināt. Lieliska versija! Jūs man sākat iepatikties arvien vairāk. Jā, un aizmiņi, beigās pasakiet tā. Migels Usjuk Rusija. Jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tev sirsnīgi sveicieni no Krievijas. Jā, tikai aizmiņi. Ļoti lūdzu, zvaniet pēc iespējas ātrāk, jo tas aborigēnu virsaitis staigā, tas nobēdājies. Jā, labi. Drostaliņ, no kurienes tu te parādījies? Es te tā uz brītiņu ienācu. Starp citu, gatavoju dažiem kungiem kafiju. Negribies iet pievienoties? Nē, paldies, kundze, vēlāk.
Pacel, lūdzu, ja tev nav grūti, ja? Pacel. Halo? Es atvainojos, es nesapratu, kas zvana? Ingrīda? Inga, tu? Ha, es tev pilnīgi nepazinu, tik jocīga balss. Labi, tūlīt pasaukšu. Miguel! Tava Ingrīda zvana. Ingrīda! Super, Ingrīda! Halo, Ingrīda! Es teicu, Mīgals, jā. Ko? Es saprast. Ujuk Rusija. Ilse, kur ir Rusija? Nesapratu, ko tu prasīji? Nakt. Miguel. Nakt. Ilse, kur ir Rusija? Tur vai tur? Krievija? Man liekas, ka tur. Paldies. O, Bose. Ingrīda.